Jā, es esmu Ulds Lībietis, IT drošības pārvaldnieks. Nu jau pa jaunam jāsāk pierast pie jaunā nosaukuma kiberdrošības pārvaldnieks. Gan esmu saņēmis no uzraugošās institūcijas apstiprinājumu atpakaļ, ka tiešām es esmu. Bet lai nu kā, tā tad mēs dzirdējām šodien daudz arī piemērus, ka darbinieki, cilvēki, kolēģi, iedzīvotāji spiež uz tām sliktajām saitēm, vai ne? Es esmu IT, jau tur 30 gadus, tehnoloģijas ir mainījušās, vai dieniņās, kā viņas ir mainījušās, bet cilvēki kā spiež uz tām saitēm, tā spiež, kā vada tos datus, tā vada, un pa lielam jau nekas nemainās. Mēs katru gadu mācam jaunus kolēģus, vecus kolēģus, piegādātājus, visu kaut ko, bet nekas jau tā pa lielam īsti nemainās, un mēs jau visi tur saspiežam kaut ko, un gan uzkaho kompānijas, gan arī privāti personas. Mēs tur skatāmies, lasām valsts policijas un arī tur banka asociācijas pārstāvi, ka tur pagājušajā gadā 27,000 maksājumi ar multifaktoru autentifikāciju, ko mēs iesakām pret pikšķerēšanu kā aizsardzības līdzekli. Tik un tā 27,000 pierādāmu gadījumu, kur cilvēki ir sasklikšķinājuši kaut ko. Un visa tā ievadīšana datu ir tiešām diezgan triviāla un vienkārša, un tā strādā. Ir vienkārši aizsūtam kaut ko, pieslēdzamies, un katru dienu notiek, un cilvēki kļūdās, un tad ir kaut kā tie cilvēki, lai nekļūdītos, ir jāmāca. Ja? Un tad ir kaut kā jāveic visi tie pikšķerēšanas testi, apmācības, bet, lai saprastu, ko ar to var izdarīt tālāk arī, jāsaprot, lai cilvēki saprastu, ka nevajag tomēr tos datus visu kaut kur atstāt, vai ne? Un mēs veicam to arī uzņēmumā TET, un veicam jau to no 2019. gada, kad mums pirmajā pikšķerēšanas testā bija 75% atvēra tur to saiti, un no tiem, kas atvēra, 85% ievadīja datus. Tā bija, ko darīt, un tā, mēs no 2019. gada pikšķerējam, ja? Un, protams, ka pikšķerēšana arī ir reizēm tāda, slidena ētiska lieta, ko drīkst vai nedrīkst darīt, un tad var pārmest, kāpēc jūs tur darījāt tā, ja? Bet, kaut kā uzņēmuma vadība ir to sapratusi un ļauj mums brīvi izpausties. No rīta dzirdējāt, ka izpilddirektors šajā nedēļā iekrita, tad nav izņēmumu, tad izpilddirektora un augstākās vadības līmenis arī tiek pikšķerēts atkal, dažās kompānijās, es zinu, ļoti apvainotos direktors, un tur tas darbinieks tiktu atlaists, kurš veica pret viņu pikšķerēšanu. Citās gadījumos kolēģi dotu pa seju, sasistu un nerunātu darbinieku sporta spēlēs vai Ziemassvētku pasākumā. Ja? Protams, ir jābūt arī izveidotai kompānijā ziņošanas mehānismam, ja? Ārpus mūsu pašu sūtītajiem pikšķeriem mēs saņemam mūsu kolēģu reālos ziņojumus par reāliem pikšķeriem. Tie ir aptuveni 1000, bišķiņu, varbūt nesasniedz 1000, bet ir arī bijis atsevišķi mēneši, kad ir pārsniegti 1000, kur ir reālie pikšķeri. Tātad lielāko daļu, kā mēs zinām, e-pastus filtrē visādi mākslīgā intelektu un citu intelektu vadītie filtri, bet joprojām iziet cauri un ne visu spēj atklāt, un ir kaut kāda zinām daļa jāizdara lietotājiem. Ja? Pikšķerējam, uzlabojās, pamainām atkal jaunas lietas, kritiens atpakaļ, pikšķerējam arī ar QR kodiem, pikšķerējam ne tikai uz datu ievadi, arī uz failu atvēršanu un visādām citādām fancy lietām, un katrs darbinieks saņem vismaz vienu pikšķeri, jaunie darbinieki saņem
biežāk, lai tad ātrāk pieaugtu līdz citu darbinieku līmenim, tik viegli neuzķertos. Mērķis līdzīgs, kā mēs redzējām par pikšķerēšanas platformu, dabūt ir zem tiem 3%, zem 4% ir kā kuru mēnesi. Bet, ja mēs paņemtu kaut vai 4%, pareizinātu reiz 12 mēneši, tad vidēji sanāk, ka teju vai visi darbinieki iekrīt, un principā tā arī ir, ka gala rezultātā kaut kādā ilgstošākā periodā nav neviens darbinieks, kurš nebūtu iekritis kaut vienā pikšķerī. Var teikt, ka tāda nepastāv. Nopikšķerēt var visus, jautājums ar kādu metodu, ar kādu viņam tematu, kurā brīdī, bet iekrīt visi tādi darbinieki, kas neiekrīt, nav. Statistiski pierādīts no 2019. gada. Jā, varbūt kaut kāds tur viņš nav nostrādājis gadu, e-pastus nelasa vispār kā šķiru, tad neiekrīt. Jā, un pikšķerēšana, protams, ir arī ne tikai e-pasts, atceramies, Teams vide ir ļoti pateicīga pikšķerēšanai, varam eksternālos grupu čatus un tādas lietas, un tur, kur mēs esam testējuši ārējiem klientiem, tad tur tas veiksmes faktors ir te pie 100%. Ja? E-pastā mācam, pār citām vidēm aizmirstam, ētiski apsvērumu dēļ netestējam ar darbinieku SMS-iem, jo lielākoties tur kaut kādi privātie saistīti ir ar Facebookiem, privātām lietām, netestējam arī ar Smart ID un banka autentifikācijām, bet kā vajadzētu to izdarīt. Ja? Bet, varbūt, ja kādiem, kuriem nav bailu, tad varat piesteikties, mēs to ar lielāko baudu izdarīsim, ja? Bet, tur, protams, ētiskie faktori ir un lai mūs nesašņorē policija. Jā, klientiem arī mēs veicam testus, mēs veicam gan ar komerciālām platformām balstītus, gan paši izdomātus un paši no rociņām rakstītus, tāds standarta gadījums, kur sākām tieši no 1. janvāra šos testus, jā, tad skaidrs pirmais mēnesis, viss ir baisi slikti, nākošā mēnesī labi, vēl atcerās, aiznākošā mēnesī ir atpakaļ, un tad ir atkal labāk, un tad tālāk tā līknīte tā turpinātos visu laiku. Un, protams, pienāk kaut kāds varbūt jūlijas, varbūt neveiksmīgs tas testa piemērs, netika izaicinoši, netika notrāpīts, un tad tas procents ir mazs, bet ar lielu pārliecību atkal citā mēnesī mēs varam šo rezultātu dabūt labāk. Nopikšķerēt var visus. Nav tāds, kur nevarētu uz kaut kādu veidu paķert. Vienīgais, ja nelasa neko. Bet gan aicināsim uz skatu Gvido, mūsu ētisko hakeri, kurš uzlauzīs, kā saka, gludekli pa elektrības vadu. Pastāstīja, ko tu šodien sadarīji šeit. Tikāt brīdināt, vai ne? Kurš bija no rīta? Dzirdējāt, ka šeit jūs krāps mānīs, pikšķerēs nekaunīgi, nelietīgi. Labi, nebūs nekaunīgi un nelietīgi. Vārds Gvido. Jā, sveiki. Man sauc Gvido Bērziņš. Es esmu vecākais kiberdrošības eksperts TETā. Un es esmu tas vainīgais priekš viena no šiem sociālās inženierijas uzbrukumiem, kas norisinājās šodien, kas bija 3 kopā. Viens ir tas, kur jūs paši piekritāt un gājāt pārbaudīt savas zināšanas, vai jūs varat tos e-pastus atpazīt, kas ir pikšķere, kas nē. Un no rezultātiem šitas, es teikšu godīgi, man pašam bija tā, ka jāskatās katra sīkākā detaļa, jo kaut kas nebija visu laiku. Tad es apstījos, te atbildēja cilvēki nē, tā nav pikšķere, un tā arī bija tā pareizā atbilde. Kā jūs redzat, visur ir Microsoft beigās, ja jūs mākat atpazīt domēnu, tad atkārtojums tāds, ka domēna beigas.com un pats galvenais domēns Microsoft, un zem tā var būt jebkas. Un tad rekur nekādas drošības tur kliedzieni nav, kad uzmanība šits no vispār slikts ēpasts un tā tālāk. Un tā arī viss izskatās kā vajag. Protams, te arī man bija tuvu
pirksts uz to pogu spiest, kad jā, tā ir pikšķere, tāpēc, jo esmu uzmanīgs. Bet nē, šis bija, ka nav pikšķere. Nākamais maleči, to es uzreiz varu pateikt, kad visi atpazina, ka šī ir pikšķere. Un te arī var redzēt Microsoft, galvenā daļa e-pastā, un pašā augšā tas pats ir. Un tad pats pēdējais, te arī bišku ir jāuzmanās. Augšā it kā ir rādīts, kad sharepointonline.com, kas ir īsts domēns un uzticams domēns, bet kā jau rekur Outlooks brīdina, te ir senderis no support.notificationcenter.net, kas ir atšķirās no tā sūtītāja uzreiz. Un tad arī var redzēt, kad kur skatīt dokumentu, tur uzreiz arī tas pats Notification Center, arī kaut kas cits. Un tā ir pikšķere, un ļoti daudz jūs uzminējāt, ka jā, maleči, bet arī 13% kļūdījās par šo pēc, ka būs piemērs, no kā pamācīties. Un nākamais ir kaut kas, par ko es biju atbildīgs. Tas bija ļaundars, kas uzlika Cyberfield Wi-Fi, kurus skatoties arī es pamanīju Wi-Fi sarakstā, ka tas bija pirmais, kas parādījās, un arī varēja būt tā, ka cilvēki padomātu, ka tas ir īsts Wi-Fi. Bet viss kārtībā, dati netika nozagti, tas tikai kā eksperiments, kas pieslēgsies, cik ilgi, un varbūt atrast kaut kādu interesantu mājaslapu, kur kāds bija pieslēdzies. Bet tas ir arī viss no tā testa. Un no rezultātiem arī tepat ievācu arī statistiku. 26 unikālas MAC-adreses pieslēdzas, kas nozīmē 26 unikālas ierīces. Varbūt arī mazāk, jo ir ierīces, kas automātiski randomizējuši to vērtību, tāpēc ap 20 varētu būt, kas pieslēdzās un lietoja šo Wi-Fi tīklu. Un kopēji tika apmeklēti pāri 1000 unikāliem domēniem. Viena lieta, atkal maleči, kad nekas netika sensitīvs apmeklēts. Bija daži no CERTA apmeklējuši Mattermost CERTA, bet caur Wi-Fi nevar tādu informāciju dabūt, ja ir kriptēts kanāls, šifrēts kanāls. Tālāk, jā, tas, ko es izcēlu, tas bija tas interesantākais, ko es atradu. Vēl, kas man bišķi uzmanību pievērsa, bija tas C2 Delfi.lv. Tie, kas ir bišķi tehniskāki, zina, kas ir C2. Un, diemžēl tas nebija tas, ko es domāju, un arī labi, ka tas nebija, ko domāju, jo mēs negribam, ja kāds no šiem populāriem domēniem arī pārņemts. Un tālāk no tiem datiem arī var izsacināt, kādas apmēram ierīces pieslēdzas. Pieņemsim, mums ir tā, ko sākt iClouds, push Apple, kas nozīmē to, kāda Apple ierīce pieslēdzās, un arī ir citi domēni pie Android ierīcēm, kas arī tiek izsaukti, kad uzreiz tiek pieslēgts, un arī Debian, kur arī saistīts ar Linux ierīcēm, kas meklē kāds atjauninājums. Un no tā visa tas bija tas interesantākais. Un reku mūsu top 4, cik ilgi, ka katrs mūsu top 4 ilgāk izmantotās sesijas, kur cilvēki pieslēdzās, un arī 2 stundas tika novērots, ka lietoja un neko nepamanīja. Un arī tas bija normāls ejošs Wi-Fi, tāpēc varēja būt pat labāks signāls. Tāpēc es arī īstenībā bišķi palietoju, bet sāku par testiem, bet es saprotu, kāpēc pie tā varētu pieslēgties. Bet jā, šitas vēl gribu piebilst par šo. Viss šis ir, baigi nav nekas kaitīgs šeit. Tur varbūt būs tā, kad viņi tagad zina, ka Solibetā iegāja konferences laikā. Bet ļaundaris varētu arī tikpat labi uzlikt tā, lai līdz kaut kāds pieslēdzas šīm Wi-Fi tīklam, lai tiek parādīta login lapa, lai tālāk izmantotu. Un sakojot tam, var uzlikt jebkādu lapu, ne tikai tās login lapas, kas rādas kādos hoteļos vai citās vietās, lai izmantotu Wi-Fi, tur ierakstīja paroli un savu lietotāju vārdu. Bet savējo uzlikt,
pieņemsim, Google login, Microsoft login, tur, es nezinu, ko vēl, kaut ko tam līdzīgu. Un, tā kā, apmuļķojot kādu, lai ieraksta savus īstos piekļuvas datus uz Google kontu vai Microsoft kontu vai kādu citu kontu, kas tiek tieši mērķēts šajā uzbrukumā. Un jā, pa to nosaukumu tur tas bija tālāk ir viltus vizītkarte. Šis ir 3. un pēdējais sociālās inženierijas tests, kas tika veikts, lai pārbaudītu jūsu modrumu. Un vienkārši tika atstātas uz galda vizītkartes ar QR kodu, kur QR kodā kaut kas arī nav ar domēnu. Tas arī tāds modruma tests, tur nekur neaizved uz kaut kādu bīstamu vietu, bet galvenais mērķis bija nozagt jebkādus datus, kas tika prasīti. Piemēram, tur vārdu uzvārdu, kontaktus un tā tālāk. Un, ja jūs pamanījāt domēnu, malači, bet arī visiem pārējiem malači, kuri līdz galam neievadīja visus savus datus, kā arī jūs redzat, mums bija viens labs mēģinājums. Tas bija cilvēks labu humoru izjūta, to es varu pateikt. Tad tālāk ir citi mēģinājumi, kur arī tika testēta tā platforma, vai kaut kas tur nav tā 50% atlaide, bišķi pārāk aizdomīgi ir. Un tad 3 pārējie, kas diemžēl ievadītos datus, bet kopumā ļoti maz cilvēku šeit kaut ko šeit ievadīja no sensitīviem datiem, bet arī šo var papildināt tāpat kā citus uzbrukumus ar citiem sociālās inženierijas mēģinājumiem, kā pieņemsim ievada telefonu numuru, tur vārdu, tad kāds cits var pazvanīt, tur halo, saistībā ar šo ciso piedāvājumu vēlamies satikties ar jums, vai parunāt tālāk, pāriet uz kādu citu nedrošāku kanālu, vai to pašu e-pastu, ja kāds ievada savu privātu e-pastu, tad apiet apkārt ap šīm visām drošības lietām, ko jūs redzējāt arī picture testos, kad pieņemsim ir support, notification center, un uzreiz pasaka Teams, kad kaut kas nav, bet varbūt kaut kādā Gmail atsūta vai inboxā vai jebkur citur, vienkārši tiek mainīti tās komunikācijas kanāls, un arī nav visas tās drošības, ka pieņemsim būtu darba kontā, ko jūs redzējāt no pirmajiem piemēriem. Un, jā, secinājumi. Es uzskatu, ka ļoti daudz jūs te jau esat modri un sapratāt kiberdrošības konferencē. Nekas te nav pa brīvu vai pa lēto. Tad arī daudzi arī pamanīja šito. Arī pie Wi-Fi pieslēguma ļoti daudz redzēja, ka cilvēki pieslēdzas un atslēdzās. Ļoti īsi savienojumi. Un kopumā bija labi, bet ir no kā mācīties, ir ko uzklausīt un par ko padomāt vēlāk mājās vai ceļā uz mājām. Un kaut kā tā. Paldies par uzmanību. Tā, Uldi un Gvido, lūdzu uz skatu, vienu gadījumā kādam ir kādi jautājumi. Lūdzu, atpakaļ aplausiem sagaidām. Galu galā, paldies par uzstāšanos. Nē, nekur tālu neiet, te patās. Ja nu gadījumā kāds pajautā, tos krāsus mēs nesam, tāpēc, ka tūdaļ sekos arī mūsu noslēdzošais pasākums ar nosaukumu paneļdiskusija. Aicināsim IT vadītājus uz šīs skatuves. Bet jautājumi no zāles lūdzu par to, kā mums gāja ar šo akciju. Ja, redz, kur ir roka, lūdzu mikrofons. Sveicināti! Ņemot vērā, ka kiberdrošība vairs nav tikai tehnisks jautājums, bet ētikas dabas jautājums. Kā te tā ir ar kiberdrošības ētiku darbiniekiem? Vai jūs kaut ko konkrētu ar to gribat pateikt? Ar ētiskas rīcības aspektiem darbā, ar kiberdrošības ētikas ievērošanu. Ētika kā virzītājs spēks risku mazināšanā. Aha. Vai ir kāds komentārs par šo? Es mēģināšu komentēt. Es salīdzoši nesen pievienojos te tā, tāpēc es ļoti daudz nezinu. Bet no tā, ko es esmu redzējis, ir labi. Man neko slikti nepamanīja. Uldi, vai ir kas piebilstams? Es nezinu, vai mikrofons strādā, ja? Jā, strādā. Mēs ļoti ētiski
tevi apkrāpsim, atstāsim kontā vēl mazliet naudas. Jā, tā kā ar šiem testiem varēja būt sliktāk, pieņemsim ar to Wi-Fi tīklu. Tikpat labi mēs varējām uzlikt tieši tādu pašu nosaukumu kā CyberShield, un tad uzlikt to login lapu, ko es iepriekš minēju. Un tad, kur ir CyberShield? Tā kā vienīgais, labi, ievadīšu datus vai neievadīšu. Tā kā visu kaut ko varējām izdarīt, bet tā mēs ētiski rīkojamies. Bet prezentācijas laikā jau minēja, ka mēs neveicam ar privātajām lietām, tātad Smart ID, Facebookiem un šīm lietām, kas tiešām darbiniekam ir privātās. Jā. Vajadzētu patrenēt, bet to mēs nedarām. Jā. Vai jūs jutāt, varbūt, ka kāds mēģināja no otras puses ar jums kaut ko tā kā nodarīt? To arī, protams, mēģina nodarīt. Arī kaut kādos šajos pikšķeros nereti cilvēki raksta iekšā, teiksim, ieraksta manu vārdu. Es tevi redzu. Tu iekriti. Bet ne katreiz ir tieši, ka makšķerē to lietotāju vārdu, to paroli, ka varbūt mēģina inficēt ierīci. Attiecīgi tas darbinieks, kurš rakstīt kā manus datus iekšā patiesībā, varbūt mērķis ir pavisam cits. Jā, tā kā nevajag mēģināt sacensties, un to vajag mācīt darbiniekiem, nevajag mēģināt sacensties ar hakeriem gudrībā, ja vien jūs neesat tiešām ļoti par to pārliecināti. Kas ir C2 apakšdomēns? Tas jautājums. Okay. Jā, C2 pārtulkojumā. Cik es pārbaudīju, tur nebija tas, ko es biju sagaidījis, bet C2 ir Command and Control, kas nozīmē to, ka hakers ir uzlicis vai tas cilvēks, kam pieder tas apakšdomēns, rīku, ar ko var menedžēt, pārņemt tās ierīces un sūtīt uz viņām komandas. Pieņemsim, ja ir kāda ierīce pārņemta, tad tas paliek kā zombijs, kurš saņem komandas no tā C2 Command and Control. Un tur ir tas Command and Control. Viņš vada to zombiju, kas tika pārņemts. Un cik es redzēju, no tā Delfiem nav savējies Command and Control, bet tur es arī neieskatījos līdz galam, bet es ļoti šaubos, ka tas varētu būt. Labi, kur Latvijā vislabāk iziet kiberdrošības praksi? Kāda ir jūsu pieredze? Uzņēmumā tēt? Paldies. Nopietni, nevajag smieties. Kāpēc jūs smējaties? Jā, tiešām. Katru gadu iziet, es nezinu, pie 10, es gribētu tā teikt, jā. Apmēram tā. Un labākie paliek pie mums strādāt. Tāds tas funkcijas. Tad tā apmācība pa brīvu. Neko nemaksājam, bet mācies. Un, ja pierādi, ko tu spēj, paliec strādāt. Es domāju, vai mācības pie jums ir par brīvu? Jā, prakses mācība ar augstskolu. Kopā 3+ līgums, abpusēji iegūmi, iegūst zināšanas. Mēs neko nemācam, bet zināšanas tur ir bez maksas. Kā ar gludekļu uzlaušanu caur elektrības vadu? Te jau tā, visu kaut ko var uzlaust. Ir patiesībā ļoti daudz. Mēs arī, ka bija tās vētras un tās lietas, kur bija izziņots manējām, ka kafijas aparāti, tur droši vien bildes redzējām, ka ir, bet ir daudz tiešām ierīces, kas ir internetam pieslēgtas vai tūtam un datu centra gaisa kondicionēšanas iekārtas, kas atrodas uz jumta beigās, ir ar Bluetooth vadāmas. Jā, atkarīgs no ierīces, kā jau Uldis teica. Parastais gludeklis, vienīgais, ko var izdarīt slikt ar to gludekli, varbūt vicināt viņu ar vadu un kādam trāpīt. Jā, bet būs varbūt ar Bluetooth, kurš pateiks, ka jūsu gludeklis ir karsts vai jūs viņu aizmirsāt izslēgt, tad tādu gludekli jau... Nospiediet uz šo pogu. Attālināt izslēdziet gludekli, jūs viņu aizmirsāt mājās iesākt. Bet tas īstenībā ļoti labi varētu strādāt, kad tu saņem e-pastu darbā, ka tu esi aizmirsis izslēgt gludekli. Kādu e-pastu aplikācijas tagad? Nē, es par to, ka tu saņem tādu e-pastu, kurš tev saka, ka tu esi aizmirsis izslēgt gludekli, ja tu gribi izslēgt gludekli, nospied uz šo saiti. Vispār jā, jo tā kā... Vispār jā, tā var. Ar gudro gludekli, tāpat kā citas ierīces, kas izmanto bezvadu tīklus, viņi raida signālus. Es tā nerunāju par reāliem gadījumiem, beidz. Es runāju par sociālo inženieriju. Jo kas ir cilvēka lielās bailes, vai ne? Arī aizmirst izslēgt gludekli vai aizgriezt krānu. Paldies jums!
Paldies! Aplausi! Uldis un Gvido!